Es varu pacīt slaidus. Labdien, cienījamie klātsošie! Man arī šodien ir tas gods pirmo reizi uzstāties Jūrmalas muzejā. Ar tēmu Slokas ielas padomju laiki. Par šo tēmu es esmu lasījis arī lekcijas Slokas bibliotekā, bet šodien jūtos īpaši pagodināts esot pie jums. Tātad, ja mēs runājam par Sloku, Slokā ielu nosaukums un apgaismošanu ieviesa 1877. gadā, un sākot ar šo laiku, pilsētas ielu nosaukumus var iedalīt vairākās semantiskās grupās. Pirmkārt, tie ir ielu nosaukumi, kur rašanos ietekmējis ielas virziens, ielai raksturīgās īpašības, ielas atrašanās vieta un nozīmīga objekta tās tuvumā, ielas iedzīvotāju nodarbošanās un personas, kas dzīvojušas kādā ielā, īpašības vārdi un ar ielu nesaistītu geogrāfisku nosaukumu un personu vārdi. Pētot un grupējot padomju okupācijas laikā no 1940. gada 17. jūnija līdz 41. gada 29. jūnijam un no 1944. gada 17. oktobra līdz 1991. gada 21. augustam dotos nosaukumus, jāuzsver politiskais konteksts, kāpēc vienai vai otrai ielai ir dots tāds vai šāds nosaukums. Līdz padomju okupācijai Slokā bija 73 ielas. Šis ielu skaits ir 35. gadā un 5 gadus tas palika nemainīgs. 1940. gads, jau pavisam drīz pēc okupācijas, 12. augustā, Slokas pilsētas valde saskaņā ar iekšlietu ministrijas pašvaldības departamenta direktoru apkārtrakstu visiem pilsētu un apriņķu vecākiem izlemt jautājumu pār visu to vietu nosaukumu grozīšanu, kas saistīti ar veco režīmu un nav piemēroti padomju Latvijai, nolēma grozīt ielu nosaukumu 16 ielām. Kreisajā pusē jūs redzat šī lēmuma pirmo versiju. Te gan ir jāuzsver, ka 1939. gadā vēl pirms padomju okupācijas tika pieņemts jauns pilsētu pašvaldības likums, kas noteica, līdz šim pilsētām pakļautība bija iekšlietu ministrijas pašvaldības departaments. Taču tika noteikts jaunajā likumā, ka pilsētās, kurā iedzīvotāju skaits ir līdz 5000 saskaņā 1935. gada tautas skaitīšanas rezultātiem pakļautība tiek nodota apriņķu vecākajiem. Šis arī izsauca zināmu nesaprašanos un kalambūru. Tālākai pārdēvēšanas attīstībai es vienkārši citēšu arhīva dokumentus un publikācijas chronoloģiskā secībā. 20. augusta Rīgas apriņķa vecākā vēstule pašvaldības departamenta pilsētu daļai nosūta Slokas pilsētas valdes šā gada 12. augusta lēmu pilsētas ielu nosaukumu pārdēvēšanas lietā un paziņoja, ka pilsētas valdes izraudzītiem nosaukumiem piekrītu. 23. augustā Slokas pilsētas valde sanāk uz jaunu sēdi, kurā lemj pārskatīt sākotnējo versiju. Precizēja, ka Kārļa ielu tomēr pārdēvēt par Mārtiņa prātnieku ielu, bet ne par Jāņa prātnieku ielu, un Pulkveža Brieža ielu pārdēvēt par Krišjāņa Vanaga ielu. Pašvaldības departamenta direktora un pilsētu daļas vadītāja 4. septembra vēstule Slokas pilsētas valdei. Pašvaldības departaments uzaicina jūs apsvērt vēlreiz ielu pārdēvēšanas jautājumu, paziņojot, kādu iemeslu dēļ pilsētas valde ir nolēmusi pārdēvēt tādus ielu nosaukumus kā, piemēram, Smilšu, Egļu, Dzirnavu, Valtera, Viestura un citas ielas, kuru nosaukumi būtībā pārdēvēšanu neprasa. Pārdēvējamais ielu skaits samazināms, ņemot vērā departamenta priekšrakstu, kurā jau norādīts, ka pārdēvējamas tikai tādas ielas, kas neatbilst Latvijas PSR cieņai un mūsu laikmetam. Tāpat paskaidrojums, kādi nopelni ir Jānim Prātniekam, kura vārdā nosaukta līdzinājā Kārļa iela. Nav vēlams izraudzītais ielas nosaukums Vanagu, jo agrāk pastāvēja šāda organizācija, kas tagad ir slēgta. Slokas pilsētas valde 4. septembrī atbild Rīgas apriņķa vecākajam. Saskaņā jūs šā gada 31. augusta
vēstuli rakstu tādu un tādu, paskaidroja, ka pilsoņi Mārtiņš Prātnieks un Krišjānis Vanaks, kuru vārdos pārdēvētas divas no Slokas pilsētas ielām, 1919. gadā darbojās Slokā kā izpildu komitejas locekļi un kā tādi tika no balgvardiem nošauti. Rezultāts ir tāds, ka 25. oktobrī Latvijas PSR augstākās padomes prezidijas ziņotājā parādās gala versija, kas ir labajā pusē, kur redzams, ka tiešām ielu nosaukumu skaits ir samazināts. Un jautājums, ko tad uzskatīja par padomi Latvijā par neatbilstošām ielām, neatbilstošām laika gara ielām? Un te mēs redzam, ka par tādiem uzskatīja ielu nosaukumus, kas godināja brīvības cīnītāji, teiksim, kapteiņa Zolta, pulkveža Kalpaka, pulkveža Brieža vārdus, ar reliģiju saistītas baznīcas un dažādu brīvvalsts organizāciju aizsargu, skautu, mazpulku. Un ko ta lika pretī? PSRS atribūtiku būtībā. Tas ir PSRS bruņoto spēku iedzienus Sarkanarmijas iela, piemēram, valsts darbinieku vārdus un padomju Latvijai nozīmīgus datumus. Ielām tika dot arī LPSR komunistiskās partijas vadoņu, dzejnieku, rakstnieku un 1919. gada cīnītāju vārdi. Vācu okupācijas laikā no 41. līdz 44. gadam šīs 10 pārdēvētās ielas atguva savus nosaukumus ar vienīgo izņēmumu. Aizsargu iela, kas tika pārdēvēta par Stučkas ielu, ieguva ķemeru vārdu. Un atkal Latvijā tā situācija ir stipri dažāda. Citās pašvaldībās tika izdoti attiecīgi administratīvi akti, citās pašvaldībās vienkārši, kā piemēram Reizeknē un Liepājā, izpildīja rīkojumu attīrīt ielas no komunistu uzrakstiem, plakātiem un pārējās aģitācijas. Taču es uzskatu, ka Slokā šāds lēmums bija pieņemts, par to liecina tas, ka Aizsargu iela bija kļūsi par ķemeru ielu, kaut gan Slokas pilsētas valdes arhīvs ir saglabājis tikai 1941. gada 3. protokolu, kas datēts ar 25. oktobri, un tur jau ir visi šie iepriekšējie nosaukumi. 1944. gads, oktobris, atkal ienāk sarkanā armija, atkal turpinās padomju laiki, sauksim to par padomju reokupāciju. Ielu nosaukumi kādu brīdi ir atstāti novārtā. Ir jāņem vērā, tāds apstākļus, ka jaunie mainītie ielu nosaukumi līdz iedzīvotājiem nonāk dažādā ātrumā. Ik pa brīdim parādās varbūt kāda publikācija presē, komjaunieši modras acis, padomju jautājumu, tā tālāk 45. gadā, piemēram, bet līdz 47. gadam nekādas pārvērtības pārdēvējiem ielu nosaukumos nenotiek. 1947. gada 5. augustā Rīgas apriņķa izpildu komiteja nolēma Slokā pārdēvēt šādas ielas. Redzat attēlā, neuzskaitīšu. Interesants ir, Atraitnes ielas nosaukums, kaut gan Atraitnes iela kā tāda nekad nav pastāvējusi Slokā. Runa ir par Atraitnes muižiņu mācītāju gruntīs. Taču Slokas pilsētas izpildu komiteja 12. augustā, skatot šo Rīgas apriņķa izpildu komitejas lēmumu, nolēma atstāt ielu nosaukumus tādus, kādi tie ir bijuši 1940. gadā. Ar diviem izņēmumiem. Ķemeru iela, bijusi Aizsargu iela, ko pārdēja par Stučkas ielu, saglabā nosaukumu Ķemeru, un Valteru iela, atceramies pārdēvēšanas pirmo versiju, iegūst Kārļa Marksa vārdu. Kā minēja, visam pamatā ir tas, ka tie ielu nosaukumi nonāk līdz iedzīvotājiem dažādā ātrumā, juceklis ar pakļautībām, un rezultāts ir tāds, kāds tas ir. 1949. gadā seko jauns pārdēvēšanas mēģinājums. Šis ir mēģinājums, kad ir mēģināts pārdēvēt 24 ielas. Toreiz pilsētā sāk darboties komunālās saimniecības vadītāja amatā tāds aktīvists kā Kirills Didenko, un lūk, šis ir viņa priekšlikums. Īstenībā jāsaka abrakadabra. Šeit diezgan interesanti ir Marksa ielu pārdēvēt par Engeles ielu, vēl citai ielai piešķirt Marksa vārdu.
Es tiešām nezinu, kas tas ir. Man liekas, ka tas ir kaut kāds padomju fanātisms kopā ar Slokas izpildu komitejas latviešu darbinieku sabotāžu. Jo šeit apskatieties, šeit ir gan Aveņu iela, gan Gaveņu iela. Jā. Un es saku, Marksa ielu pārdēvēt par Eņģeles ielu, grūti pateikt, kas tas ir, bet jebkurā gadījumā šo lēmumu Rīgas apriņķa izpildu komiteja neskatīja, un tas nemaz arī nestājās spēkā. 1950. gads, 13. jūlijas, tuvojas padomju Latvijas 10. gada diena, un Slokā jaunus nosaukumus iegūst 11 ielas. 1954. gads. Slokā parādās divas jaunas ielas. Tā ir Oškalna iela un Mazā Dzirnava iela. Ielas kā pa brīnumu veliķi. Mazā Dzirnava iela tika 62. gadā pārdēvēta pa Sapa ielu, bet vēlāk atguva savu vēsturisko nosaukumu, taču Oškalna iela kā tāda, un pa lielu brīnumu, pastāv joprojām. Ielu skaits šajā laikā no 1940. līdz 54. gadam ir samazinājies līdz 68 ielām, un tas ir tāpēc, ka bez adresācijas objektiem bija palikusi Raiņa, bijusī kapteiņa Zolta gatve, tagad tas ir Kaugurciema ielas posms, Pirts, Lielupes, Pils, Laugaļa, Zemgales un Upes ielas. Tāpēc šo ielu vairs nav ielu sarakstā, bet klāt nākušas divas. 1955. 1959. gads. Jūrmalā intensīvi parcelējot gruntsgabalus individuāli apbūvei, ja vienkārši iedalot zemes gabalus individuāli apbūvei, top 48 jaunas ielas. Kur tad šīs ielas top? Akmeņlaustuves, kaut kā negribējās saukt to pa Pufaiku ciemu. Īsta apzīmējuma nav, tāpēc izvēlējos apkaimē tādu nosaukumu kā Akmeņlaustuves. 10 ielas, Kaugurciemā parādās 16 ielas, Kauguros 9, Krastciemā. Šis nosaukums ir kopš 1948. gada, kad mācītāji Gruntis pārdēvēja pa Krastciemu 9, 8 un pašā Slokā 5. 1959. gada 11. novembris top Latvijas PSR augstākās padomes prezidija dekrēts pār Rīgas pilsētas Jūrmalas rajona, Slokas pilsētas un Ķemera pilsētas likvidāciju un Republikas pakļautības pilsētas Jūrmalas izveidošanu. Un aktuāls kļūst jautājums pār ielām. Tas kļūst aktuāls tāpēc, ka Jūrmalas izpildu komiteja konstatē, ka Jūrmalā ir 124 ielas, kuru nosaukumi dublējas. Un tāpēc 1961. gadā, 3. novembrī, tika izdots izpildu komitejas priekšsēdētāja Arnolda Deglava rīkojums par ielu nosaukšanas pārdēvēšanas komisijas izveidošanu izpildu komitejas priekšsēdētāja vietnieka Vladimira Gruzdupa vadībā. Pēc nepilna gada, 1962. gada 26. novembrī, top slavenais Jūrmalas pilsētas darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas lēmums numur 584 pār jaunu ielu nosaukumu ieviešanu visā Jūrmalas pilsētā. Un redzat, tur ir tāda pati struktūra, kā kādreiz bija apskatot, Rīgas Jūrmalas valdes lēmums. Pašreizējais nosaukums, jaunais nosaukums un trešā sadaļa, nevis piezīmes, bet saglabātais analoģiskais nosaukums ielai. Šeit ir jāsaka, šim lēmumam ir vairākas versijas. Latvijas valsts arhīvā ir viena versija, Jūrmalas būvvalde Edinburgas prospektā 75 ir cita versija. Vienā no versijām ir, ka jaunie nosaukumi jāievieš līdz 1963. gada 1. jūlijam, citā no šī datuma. Bet stāsts ir par to, ka tomēr es pa pamatu izmantoju būvvaldes versiju, un šeit mēs redzam 61 iela
slokā ieguva jaunas nosaukums un atslāpst ideoloģiskais spiediens. Ja? Jūs vairs neatradīsiet ne Čapājeva, ne Suvorova, nekādas citas ielas pārsvarā iegūst tādus skaistus un latviskus nosaukumus. Tālāk, tas ir mans komentārs. Ielu skaits tādējādi slokā samazinās līdz 111. Kas ir tālāk? Tālāk ir 1965. gads, kad Kāpu iela, kas ir tagadējās rūpniecības ielas posms, no Staburīga ielas līdz Lāčplēša ielai tiek pievienots rūpniecības ielai. Laivu iela iegūst Ledus ielas nosaukumu. Tas lēmums nav izpildīts, un šī iela iegūst Raudas ielas nosaukumu jau 1992. gadā. Atzarojums no Sarkanarmijas ielas nosaukts par Miglas ielu, parādās arī Laidzes iela, un 60. gados otrajā pusē Leona Paigles iela tiek apvienota Kalē ielu. Leona Paigles tā ir bijusi baznīca iela, un iela iegūst Leona Paigles vārdu. Parādās arī kartē jaunas ielas, tās ir Mežmalas un Vīksnas iela. 1967. gads, ar to arī beidzam, ir top jauns izpildu komitejas lēmums, bet šis lēmums ielas sauc personu vārdos bija jāsaskaņo Latvijas PSR ministru padomi. Te ir visa jūrmala, redzat, Turaidas iela par Pēteras Točkas ielu, pārdēvēt Pliekšāna iela par Raiņa ielu, jo Raiņa iela Kauguros, un Raiņa iela Kaugurciemā pārdēvēt pār Kaugurciem ielu. Nelaime tāda, ka viņi visu šo dokumentu aizsūtīja vienā pakotnē uz ministru padomes kārtējo jautājumu komiteju. Un skatot šo lēmumu ministru kabineta komitejā, ar vienvārdu sakot, kaut kā koncentrējās uz to, ka Jūrmalai nevajadzētu tik lielu ielu, kas sākas Lielupē un beidzas Asaros. Runa ir par Ļeņina prospektu, pārējos jautājumus nemaz neskatot, un pie šī jautājuma nemaz neatgriezās. 1969. gads slokā Kauguros parādās jauna iela Engures iela, un ir mēģinājums pārdēvēt pirmā versijas. 1969. gadā mūžībā dodas Arnolds Deglavs, izpildu komitejas priekšsēdētājs, un pirmajā versijā bija doma pārdēvēt Skolas ielu Kauguros, taču rezultātā šo Deglava vārdu ieguva Dārzkopības iela Bulduros. Lai izskaustu nosaukumu dublēšanos, vēl 1973. gadā Brīvības ielu pārdēvēja par Tirzas ielu, un tālāk līdz pat 1990. gadam pārmaiņu nav, un tas ir tāpēc, ka bija ministru padomes lēmums pār individuālās būvniecības aizliegumu Republikas pakļautības pilsētā Jūrmalā. Līdz ar to jauni gruntsgabali netika dalīti, drīzāk gan apvienoti vairāki citi vecie, un jaunas ielas neradās. Un 1990. gads sākas ielu nosaukumu pārskatīšana līdz ar atmodu, un 90. gadā Čapājeva iela iegūst Čiekuru ielas vārdu, un 21. jūlija iela iegūst Kārsas ielas vārdu. Kaut gan par šo es vēl varu pastāstīt interesantu gadījumu, un nākamā pārdēvēšana ir 1991. gads, kad Raiņa ielas posms no Talsu šosejas līdz jūrai iegūst kapteiņu Zolta vārdu, Komjaunatnes ielu pārdēvē pa Jurģi ielu, un Sapieru ielu atgriež nosaukumu, kas ir dots 1954. gadā, Mazā Dzirnavu ielu, un Ventspils un Sarkanarmijas iela pārtop par Ventspils šoseju. Būtībā ar to savu stāstījumu noslēdzu, iekļāvos, un laiks man ir tagad atbildēt uz jautājumiem. Paldies!